Mamu, čau, klausies, es iesprūdis Ungārijā, man tikai tagad iedeva telefonu kolēģi. Mēģinu lūdzu sazināties ar Latvijas vēstniecību Ungārijā, lai viņi man izdod atļauju ar jums kontaktēties. Mums jāieliek degviela. Virzieties uz dienvidiem. Tā arī darīsim. Tie viņi nogrābsties, ko es to varu pateikt. Mums viss sanāk. Šobrīd mēs dodamies pretī manam dēlam Tomam. Tā ir tāda tā kā latviešu deportācija. Tiks atvērti vārti, viņš tiek izlaists, kā man tika skaidrots tā ātrā tempā. Un cilvēks iet uz visām 4 debes pusēm ar nosacījumu, ka viņam 24 stundu laikā ir jāpazūd no Ungārijas teritorijas. Pērn septembrī Toms mammai pateica, ka dodas kārtējā darba braucienā. Viņš ikdienā ir cilvēks, kas latviešiem Eiropā vadā mantas, somas, suņus, kaķus, jebko no sērijas. Un viņam tāds brauciens uz Eiropu bija, var teikt, mēnesī reizi vai 2 mēnešos noteikti. Parasti Toms no ārzemēm sūtīja mammai bildes ar skaistiem dabas skatiem. Šoreiz bija tikai viens video. Sanāk tagad pārbraukt upītei. Pilsnē. Tad iestājās klusums. Pēc 24 stundām es biju tepat Jūrmalā valsts policijā, rakstīju iesniegumu pa nakti. Labdien! Es zvanu saistībā ar savu iesniegumu par Tomu pazušanu. Es jums tur WhatsAppā sūtu visādi informāciju. Tās jau saņēmām bildes, jau pielikām pie materiāla, bet... Tad mamma pastarpināti saņēma audio ziņu no paša Toma. Mamu, čau, klausies, es iesprūdis Ungārijā, man ir paņēmuši cietumā. Es tagad esmu cietumā jau 6. dienu, man tikai tagad iedeva telefonu kolēģi, un tagad varu ar jums kontaktēties. Satrautu radinieku zvanus par tuvinieku nokļūšanu Ungārijas cietumos Latvijas vēstniecība Ungārijā sāk saņemt 2021. gada nogalē. Kulmināciju tie sasniedz gadu vēlāk, kad Ungārijas policija mūsējos par nelegālo iebraucēju pārvadāšanu aizturēja 1 vai pat 2 reizes nedēļā. Kopā mums ir informācija, ka kopš 21. gada janvāra 34 personas no Latvijas ir aizturētas par nelegālo migrantu pārvadāšanu. Latvijai tas ir diezgan daudz, teikšu tā kā ir, jā. Tas pamatprofils ir pārsvarā vīrieši, apmēram 20-40 gadu vecumā, no visdažādākajām Latvijas vietām. Ungārijā migranti pamatā nonāk pa tā dēvēto Balkānu ceļu. Labākas dzīves meklējumos cilvēki no Sīrijas, Afganistānas, Turcijas un citām valstīm nonāk Serbijā, un tad nelegāli dodas tālāk uz Austriju, gala mērķi – Vāciju. Pērn no iekļūšanas Ungārijā tās robežsardze atturēja 270 000 cilvēku. Viņš ir braucis pelnīt naudu, vieglo naudu saucamo, ka bija iespēja pārvest nelegālos bēgļus no punkta A uz punktu B par konkrētu naudas summu. Es šobrīd nezinu ne summas, ne skaitu, nekas.
organizētājos bija, to es neko nezinu. Viņam iedeva par šitādu gājienu 5 gadus cietumsodu. Megállunk. Pēdējos gadus Ungārija nelegālo migrantu problēmai pievērs īpašu uzmanību. Aktīvi sāk aizturēt arī šoferus. Rezultātā katrs 10. ieslodzītais Ungārijas cietumā izciet sodu par šo noziegumu. Cietums sāk pārpildīties, tāpēc Ungārija šogad sāka pirms termiņa atbrīvot ieslodzītos ārzemniekus. Arī Tomu. Tas paredz vienkārši to, ka cietuma vadība pieņem lēmumu, ka mēs atbrīvojam tādu un tādu cilvēku, un šim cilvēkam ir pienākums 72 stundu laikā atstāt Ungāriju. Teiksim, mēs zinām, ka mums ir 9 personas, kuras paredzams atbrīvot, un 3 ir atbrīvotas uz šo brīdi. Ja? Jā, klausos. Čau. Labi, es būšu tev pakaļ. Es jau paskatījos, jā. Kaut ko tev paņemt uzreiz līdzi, tev vai kaut kādas drēbes varbūt siltās? Nevajag, neko nevajag līdzi, vienkārši trauciet tālākiet man visu. Turpiniet taisni uz priekšu. Vēl 4 stundas jābrauc, 460 km. Pulkstens 7 no rīta pēc Latvijas laika. 6 nāk pēc Eiropas laika. Joprojām brauc zeķēs, pavi novilkta. Bet viss pēc plāna. Reku sēž. Viksi, pasties, kas tas tāds ir? Čau! Čau, zaķi! Viņam bērns pabučo. Jā. Nu šeit esam, te jau visi bučojās, tas ir ārprāts. Reku parunā Romi. Še. Oi, čau. Nu, braucies, mums ir mājās tagad. Jā, labi. Neuztraucies, viss būs labi, viss būs kārtībā. Drīz būsim. Atsūti video tūlītās, Ieva! Labi, būs tev video. Davai, čau. Nebrauciet uz Ungāriju. Debilākā valsts Eiropā. Birokrātija šeit ir ļoti lielā cieņā, teiksim tā. Papīri jāgaida ļoti ilgi, lai kaut ko izdarītu. Visur tas ir vienkārši gaidīšana un gaidīšana. Kā es nonācu tādā situācijā? Laikam jau muļķības dēļ. Nav diezko patīkami strādāt pa minimālo algu Latvijā, 2 bērni jāuztur, ģimeni jāuztur, māja, viss paliek dārgāks. Tas, kur strādāja, īsti nevarēja normāli nopelnīt. Atļauties visu, lai bērniem būtu laba dzīve. Nu, kaut kā atradu telegramā, kad ir piedāvājums. Nu vai, kāpēc ne? Tas, ko mēs pamanījām, izskatījās, ka ir bijusi kaut kāda kampaņa veidīga sludinājumu, reklāmu izvietošana dažādos sociālajos tīklos, kā Facebook, kā Telegram kanālos. Arī SS.com mums daži teica, ka ir šie sludinājumi manīti.
biju vairākos čatos, Telegramā, un tur bija viens tā kā caur kanālu, kaut kā bakstīja telefonu, tā arī uzrakli. Es atceros, ka tur bija tāds Emīls tikai. Bet, viņam nebija īstā fotogrāfija. Es pat nezinu, vai tas ir īstais vārds viņam. Bija vienkārši vēlējis nopelnīt uzrakstu, atver linku, vienkārši. Vēlējis, tā teikt, kaut kādas papildus ienākumus, uzspied uz linku. Uzspied uz linku, pēc tam parādījās informācija, ka ir iespēja nopelnīt, vēlējis turpināt, teiksim, spied tālāk linku. Tā tas viss arī aizgāja. Tik pie šofera darba nelegālo migrantu pārvadāšanai tiešām ir viegli. Par to pārliecinājāmies arī paši. Atsaucos sludinājumam kādā ungāru darba sludinājuma grupā Facebook. Tur krievu valodā meklēja šoferi ar B kategorijas autovadītāju tiesībām ar savu vai īrētu auto pasažieru pārvadāšanai pa Eiropu. Atalgojums labs, der bez pieredzes. Uzrakstu, ka mani interesē šis darba piedāvājums. Vai var pieteikties arī sievietes? Man vajadzīga nauda. Labdien, man interesē šis darbs. Vai var pieteikties arī sievietes? Esmu studente, man vajag naudu. Labdien, diemžēl šis darbs nav pavisam legāls. Nedomāju, ka jums tas būs piemērots. Ko nozīmē nelegāls? Kas tieši jādara? Pasažieru pārvadājumi. Pasažieri ir nelegālie sīrieši. Cik maksājat un no kurienes uz kurieni jāved? No Latvijas. $900 par cilvēku. Jāved uz Vāciju. Toma uzdevums bija noīrēt busiņu un doties uz Bratislavu, no kurienes jāved cilvēki līdz Austrijas robežai. Bratislavā viņš saņēma norādi braukt uz Budapeštu, pēc tam uz Keškmētu. Naktī viņš devās Serbijas virzienā, kur uz šosejas uzņēma 15 cilvēkus. Atceļā Tomu jau gaidīja policija. Es, teiksim, nebēgu nekur, es neskrēju, vienkārši. Ielenca, apturēja, palūdza attaisīt bagāžas nodalījumu. Un tā teikt, atklājās tas, ka ir cilvēki iekšā. Aizturēja, uzreiz 2 ieroči pie galvas, rokas laužot aiz muguras, uzlika rokas dzelžus, apsēdināja. Viss tas aizturēšanas process tāds diezgan nepatīkams. Atmiņas tagad tāds, otrais tam cauri negribētu iet. Busā bija 15 migranti no Sīrijas. Tomam bija piesolīti 500 eiro. Tā vietā viņš dabūja 5 gadus cietumā. Pirmās stundas cietumā. Bija bail. Ielika karcerī, istaba 4 sienām, dzelzs durvis, rests priekšā, kameras stūrī, kas skatās uz tevīm, pieskrūvēts galds krēsls pie sienas, dzelzs izlietne, dzelzs spots. Viņš tā kā, vienzvaigžņu viesnīca. Es vairāk jau tracinu ārā tā ikdienas rutīna. Viss šitas laiks, visu laiku man bija vienāds. 6:20 tev jābūt jau saklātai gultai, pilnā formā, formā krēklām, biksēs. Jāstāv rindiņā taisni vienam aiz otru. Lai tā, kad nāk, teiksim, apsardzes darbinieks, viņš jau var, teiksim, saskaitīt, cik mēs esam, ka viss ir kārtībā. Tev jārunā būs skaļi, tāpēc, ka, ja tev ir mugura, lai mēs labāk saprotam, ja? Ok, let's start. Traģiski imigrantu vešana beidzās 19 gadus veciem Aleksandram. Viņam darbu piedāvāja paziņa. Kas jādara, viņš uzzināja, kad ieradās Austrijā. Paņēma organizātoru sarūpēto mašīnu, noteiktā vietā apstājās un dzirdēja, ka busiņā sakāpj cilvēki. Pēc tam 8 stundas devās atceļā. Austrijā viņu apturēja policija. Естественно, координатор мне сказала по возможности беги. Что я, конечно же, и сделал. То есть я убежал от полиции. Pēc 2 mēnešiem Aleksandru arestēja Salaspilī uz ielas un deportēja uz Austriju.
Tad arī viņš uzzināja, ka no 28 sīriešiem 2 busiņā bija nosmakuši. Они задохнулись в моей машине. Просто не было никаких окон. Как я понял, там вентиляция вообще не работала, и просто люди задохнулись, там было много людей. Austrijas prese ziņoja, ka cilvēki daudzījās pa autosienām, lai tas apstājas, bet Aleksandrs nesaprata, kas notiek. Viņš notikušo nožēloja. Viņam piesprieda 7 gadus cietumā, bet policija vēlāk arestēja arī visu noziedzīgo grupu. Atklājās, ka organizatori no Rumānijas un Moldovas 3 mēnešos bija ieveduši 350 cilvēku, no katra prasot 5000 eiro. Kopumā 3 mēnešu peļņa bija 1,7 miljonu eiro. Естественно, это был в первую очередь шок. Во-вторых, это было просто разочарование, то, что это произошло из-за меня, из-за моей неответственности. Helikopters iesaistīts samērā bieži, jo šis ir arī tāds efektīvs līdzeklis, kurš spēj mums dot informāciju gan dienas, gan nakts laikā. Migrantu kontrabanda ir liela problēma arī Latvijā. Sevišķi tā aktualizējās 2021. gada otrajā pusē, kad Lukašenko režīms sāka stumt cilvēkus pāri robežai. Tā bija atbildes reakcijas Eiropas Savienības sankcijām par cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Diena no dienas atšķiras, un mēs runājam jau par 20, 30, ja ir tā pie normālas situācijas, bet vakardien jau 47. Brīvdienas bija 50 pāri. Tiem, kam izdodas nokļūt Latvijā, meklē veids, kā nokļūt tālāk. Visbiežāk uz Vāciju. Vēl pērn Daugavpilī pie daudzdzīvokļu māju durvīm bija pielīmēts sludinājumi ar darba piedāvājumu šoferiem. Samaksa laba. $100 ja aizved no robežas uz tuvējo pilsētu, $700 jau uz Vāciju, bet $50 par diennakti par iespēju pārkšņot dzīvoklī Latvijā. Burtiski vakar mēs aizturējām Latvijas piederīgo, pārvadājot 5 nelegālus imigrantus. Puika jauns, viņam, manuprāt, 20 gadi vēl nav. Paņēmis mammas mašīnu. Summa diezgan ievērojama. Faktiski tie ir vairāki tūkstoši par vienas dienas darbu. Daudz mazāka samaksa, 200 eiro par cilvēku, tika piesolīta Aināram, kurš šogad aprīlī piekrita no Daugavpils uz Vāciju aizvest 4 migrantus. Viņam darbu piedāvāja bērnības draugs, kurš pats ikdienā strādā par kurjeru. Viņš man piedāvāja, ka viņam tikko zvanīja vecais Vācijas priekšnieks, ka vajag aizvesti 4 cilvēkus strādāt uz Vāciju. Tieši man bija 2 brīvdienas un izreķināja laiku to, kad es varu braukt. Daugavpilī Ainārs uzņēma 4 labi ģērbušos vīriešus. Nekas neradīs aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā. Pirms tam es viņiem prasīju, vai viņiem visiem ir pases. Viņi visi parādīja man pases. Viss pases ir, braucam. Visi sakāp tā dēvētajā bulkvāģī un brauc uz viesnīcu Vācijas pierobežā. Aizdomas, ka kaut kas nav labi, Aināri piemeklēja Lietuvas-Polijas robežā. No Vācijas zvanīja koordinators un teica, ja robežsardze aptur, lai saka, ka cilvēks uzņēmis Rīgā. Es tajā brīdī sapratu, ka kaut kas nav labi, bet jau bija par vēlu, lai grieztos vai ko. Es jau biju iebraucis Lietuvas robežā, un mani apturēja robežsardzes policija. Un viņi paprasīja arī pasažieriem dokumentus. Viņi parādīja, iedeva pases. Viņš paskatījās, neko baigi nepateica, tikai sāka vērt no durvis vaļā. Viņš saka, всё попали. Hi, Mindaugas, hi. I don't hear you. I hear you. Do you hear me now? Yes. So we are working on this topic now for almost a half year. Did you get the latest data about how many Latvians have been arrested
in Lithuanian border already? Yes, sure. Up to this day, 23 Latvians were arrested for transporting illegal migrants in Lithuania. So more or less, in 7 months, there have been twice as many arrests as last year. So I think that the number increased dramatically. Any guess why these numbers are growing? I believe so because maybe Lithuanians know that in Lithuania it's a criminal offense to transport illegal migrants, because you can get from 4 years up to 6 or 10 years to a prison sentence or a really heavy fine. So it's thousands and thousands of euros. And even if you don't get a jail sentence, you get a criminal record. And I think that maybe Latvians don't know that. Ainārs nezina, kas notika ar migrantiem tālāk un kā viņi bija nokļuvuši Latvijā. Robežsardzes novērotājs rāda, ka pamatā aizturētie ir aizgājušie no patvērumu meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos. Šogad vien tādi bija aptuveni 400 cilvēku, no kuriem apmēram puse vēlāk aizturēti Lietuvā un Polijā un atgādāti atpakaļ uz Latviju. Mikrofons iet, ja? Izkustās, iet laiks. Aināru no apcietinājuma atbrīvoja pret drošības naudu. Viņš gaida tiesu. Es biju kaut ko dzirdējis par tiem migrantiem. Es pilnīgi nedomāju, ka man tas varētu būt šis tas gadījums. Esmu dzirdējis, tur busiņos, tur sēž, tur paslēpušies, tam līdzīgi, bet, pats esmu arī braucis, kur ir firmā. Ir visādi cilvēki bijuši, ir bijuši pasēm, bez pasēm, un problēmas ir bijušas, bet nevis šādas problēmas. Šobrīd soda amplitūda ir salīdzinoši tādā pakāpeniski. Viens ir tur neliela aizturēšana, tur labošanas darbi. Tālāk jau arī ir iespējams cietumsods līdz 2 gadiem, bet kā pirmā reizē to nekad arī nepiespriež. Un pirmās indikācijas no tiesām ir izvēlēties mazākos sodus. Tātad mēs šo iespēju izvēlēties mazākus sodus plānojam atcelt. Faktiski, ja tu reāli esi iesaistīts šai ķēdē, tu reāli arī līdz 5 gadiem varētu pasēdēt cietumā. Sēdēs tie, kas ir bijuši gatavi iesaistīties kontrabandistu ķēdēs, kas piedalās šajā Baltkrievijas atbalstītā hibrīda kara operācijās. Autovadītāji, kas nogādā sapņu zemēs, tie pagaidām izsprūka ar tādu vieglu izbildu, kas tas ir tur 2 nedēļas pasēdēt, bet par to saņemt pamatīgi naudu. Par nelegālo iebraucēju izmitināšanu vai transportēšanu Latvijā pērn sākti 26 krimināla procesi. Profesionāļi prognozē, ka šī problēma nākotnē tikai pieaugs. Šis hibrīda apdraudējuma instruments, faktiski nelegāla imigrācija, turpināsies. Šo instrumentu Baltkrievija, protams, izmanto, lai destabilizētu mūsu situāciju valstī, gan mūsu kaimiņu valstis arī. Noslogot vai pārslogot, teiksim, tā mūsu valsts institūcijas darbu. Viņi cilvēki. Viņi arī grib labāku dzīves. Nevis labas dzīves. Viņi mēģina no Sīrijas izbēgt un tikt prom no turienes. Viņus arī saprot. Jebkuram cilvēkam ir brīva izvēle, kā viņš grib dzīvot. Šajā gadījumā man izvēle nebija diezko pareizi. Gribēju mainīt savu dzīvi uz pusgadu. Paldies Dievam tikai uz pusgadu. Man turēja apcietinājumā. Rezumē. Beidzot esam šķērsojuši Latvijas robežu. Esam Latvijas teritorijā. Beidzot esam mājās. Un kāds tev plāns tuvākajām stundām? Tuvākajām stundām pagaidām neko neēst un pēc tam aizbraukt uz Jūrmalu, uz Kūriņu un piesties. Tā, kā saka, tā kā cūkai. Tā riktīgi paēst, tāda riktīgi latviešu ēdienu. Tā, lai tiešām būtu tāds beidzot tā sātīguma sajūta
ka tu esi paēdis.